Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Valēriju Zalužnieku, kurš vadīja cīņu pret Krievu iebrucējiem kopš iebrukuma sākuma, nomainīja Ukrainas armijas jaunais virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis. Viņš pārņem armijas vadību laikā, kad nav skaidrības par to, kādi resursi būs pieejami Ukrainai. Savukārt Krievija pielāgo savu ekonomiku kara vajadzībām, palielinot ražošanu un jaunu karavīru vervēšanu. Pamatīgu jēzgu un apspriešanu sociālajos tīklos izpelnījusies Krievijas diktatora Vladimira Putina 2 stundas ilgā intervija bijušajam Amerikas Savienoto Valstu telekanāla Fox News raidījuma vadītājam Takeram Karlsonam. Ja intervijas pirmā pusstunda bija veltīta diezgan haotiskam un paviršam ekskursam Ukrainas un Krievijas vēsturē, tad intervijas noslēguma daļā Putins mudināja Amerikas Savienotās Valstis, Rietumu pasauli un NATO meklēt veidu, lai, nezaudējot pašcieņu, tomēr atzītu Maskavas intereses un pārliecinātu Ukrainu sēsties pie sarunu galda. Bijusī ASV valsts sekretāre Hillārija Klintone televīzijas intervijā jau ir paspējusi nosaukt Karlsonu par noderīgu idiotu, bet Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis Žuzeps Borels intervijā Spānijas ziņu aģentūrai pauda, ka tuvojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām, Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir jābūt labāk informētiem par draudiem no Krievijas puses. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Joe Baidens žurnālistiem Baltijā namā pavēstīja, ka Izraēlas militārā atbilde Gazas joslā uz Hamas kaujinieku 7. oktobra uzbrukumu bijusi pārmērīga un tas ir jāizbeidz. Ir daudz nevainīgu cilvēku, kas cieš badu, kas ir nelaimē un mirst, un tam ir jādara gals, uzsvēra prezidents. Amerikas Savienoto Valstu atbalsts Izraēlas karam pret Hamas izraisījis daudzus uzbrukumus amerikāņu karavīriem tuvo austrumu reģionā, kā arī pārmetumus Baidena administrācijai. Rēzeknes pilsētas dome nav spējusi atrast sev revidentu, tāpēc vairākas revīzijas procedūras tajā veiks valsts kontrole. Par to informē valsts kontroles sabiedrisko attiecību pārstāve. Rēzeknē bija līgums ar SIA auditoru firma Šķībele un partneri par revīzijas pakalpojumu sniegšanu, taču pagājušā gada decembra sākumā zvērinātie revidenti vienpusēji atkāpās no noslēgtā līguma, bet gada sākumā izsludinātajā iepirkumā nepieteicās neviens pretendents un neviena uz sarunu procedūru uzaicinātā zvērinātā revidentu komerces sabiedrība nepiekrita slēgt līgumu par pašvaldības 2023. gada pārskata finanšu revīziju. Šī iemesla dēļ par pašvaldības konsolidēto 2023. gada pārskatu netiks sniegts atzinums, kas nozīmē, ka nebūs iespējams pārliecināties, vai pārskatā sniegtajai informācijai var ticēt. Atstādinātais Bartaševičs tikmēr joprojām uzstāja, ka Rēzeknes finanšu problēmās esot vainojami ārēji apstākļi, ministri, valdošās partijas un pašvaldības opozīcija, bet paša atbildību nesaskata. Daugavpils dome apstiprinājusi agrākās viesnīcas Paparde kompleksa un tam piegulošās teritorijas pārdošanu izsolē par 375,5 tūkstošiem eiro. Tiek gatavots pirkuma līgums, saskaņā ar kuru objektu nodos jaunajam īpašniekam. Pašvaldība norāda, ka ir ne tikai atrisinājusi vēl viena grausta problēmu, bet arī devusi vēl vienu atspērienu stropu tālākai pilnveidošanai. Līdzekļi, kas tiks iegūti no īpašuma pārdošanas, tikšot novirzīti šīs pilsētas daļas tālākai attīstībai. Rēzeknē šodien atklāts 6 politisko partiju kopīgs birojs. Telpās Atbrīvošanas alejā 80 kopīgi darbosies Jaunā konservatīvā partija, Latvijas reģionu apvienība, Progresīvie, Latvijas zaļā partija, Nacionālā apvienība un Jaunā vienotība. Jaunais birojs sauksies Rēzekņē BILD. Biroja galvenais mērķis būšot nodrošināt pastāvīgu divvirzienu komunikāciju ar partiju centrālajiem birojiem. Rīt no 10:00 līdz 3:00 dienā Tirdzniecības centrā Ditton Daugavpilī noritēs skolēnu mācību uzņēmumu reģionālais pasākums Cits bazārs. Tajā piedalīsies vairāk kā 60 jauniešu veidoti skolēnu mācību uzņēmumi no Daugavpils, Rēzeknes un Rēzeknes novada, Viļāniem, Madonas un Madonas novada skolām. Šie uzņēmumi pasākuma apmeklētājiem piedāvās savus oriģinālos izstrādājumus, suvenīrus, dāvanas, preces mājai un interjeram, kosmētiku, preces skaistumam, aksesuārus un bižutēriju, audumu izstrādājumus, dažādus pakalpojumus, kā arī pārtikas konditorijas preces. Cita bazāra ietvaros notiks jauno uzņēmumu izvērtēšana un apbalvošana 7 nominācijās. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē satura atbildi SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio